Esiet sveicināti ārkārtīgi saulainā, vasarīgā, patīkamā vakarā Skonto stadionā Rīgas centrā pašā. Pavisam drīz sāksies Vilntiet virslīgas spēles starp Mājnieci Rīga FC un pašreizējo Latvijas čempionu FK Liepāja, kura arī rīdziniekiem diezgan daudz viņš sastāv izmaiņu pelnu. Līdz tam es vēl netieku. Vēl viens sitiens no distances Gorkšs. Atkal sitienu bloķē un būs stūrstiens, pirmais stūrstiens aizsardzības centrā. Nu, tikmēr Dino Kluks pieslēdzies rukumam, centrējums. Te Litovka pārceļ bumbu vārtu pārliekņa augšu un ir stūrstiens, bet, šajā ziņā, piemēram, es tās, ka vislabāk nokomplektēts šo zonu Spartaks vismaz šobrīd jau Platonovs un arī pienācis klāti Gauričs. Platonovam jau 10 vārtu, lielāku čempionātu skaitu, lielāku komandu skaitu, un te var mums brīdinājums. 3 reizes vairāk Oļegs Laizāns, Sergejs Vorobjovs un Roberts Savaļnieks. Vēl, piemēram, 2 afrikāņi ar labu izlašu pieredzi, un šeit laba iespēja bija Mickevičam, 27. numurs. Ielaist vārds šeit aizmugurs nav. Labi pamanīja šo līniju Kristofs Grevis un glābj Ihors Litovka. Afanasjevs ar krieso kājas ir tuvajā stūri. Meistarības starpība. Un te ir pārkāpums par Oļegu Laizānu. Šoreiz gan Bratans pārkāpt noteikumus. Labāks uzbrucējs jau 19 lasē, bet tas spēlētājs, kurš šobrīd Liepājas rezervē, ir jau 21 lasē. Bet redzēsim, varbūt Dobrucovs arī šeit atsit sev sauniem bumbu. Doroševs tur gan būtu bijis aizmuguri. Tā izskatās, pat ja būtu trāpījis vārtu rāmī. Skevičs ātri. Afanasjevs šķiet, Afanasjevs centrējums. Projām cīņa par bumbu, Tomičs, bet pirmais ir rīdzinieks. Manuprāt, bija pārkāpums no viņš izpildījumā, bet Silva klusa. Turpin uzbruk Liepājnieki, Mickevičs piespēlē gar vārtiem un Litovka labi spēlē. Izdodas arī dabūt bumbu ārpus solaukuma. Nu jau kaut kas bīstams sāk veidoties pie Rīgas vārtiem. Kluks. Tie piespēlē solaukumā Strumie, bet uzbrukums turpinās. Vorobjovs centrējums solaukumā, tur gan viens pats Punculs, bet Punculs ne pie bumbas un kas par iespēju Erikam Punculam. Te bija jābūt 1-0 Rīgas labā. Punculs noteikti ļoti labi saprot. Fantastisks moments Erikam Punculam, bet labāks jautājums, kā Punculs šajā epizodē vispār tika pie sitiena. Bansei, kurš augumā ražanāks, vai arī, piemēram, Sergejovs, bet Kluks atļauj Punculam apstrādāt bumbu un izdarīt sitienu. Brīvs sitienu, vēl viena laba iespēja Rīgai. Sergejovs sit garām. Nedaudz atgādina Vorobjovs sitienu, bet šoreiz tomēr tā dinamika uzbrukumam bija bīstamā. Galu galā uzbrucējiem arī viena labākajām īpašībām. Tomēr arī savu veidu sautīgumus, bet Mickevičs ceļ pāri Litovkam, bet nepietiekami spēcīgi. Saķer galvu Romāns Mickevičs, retu reizi iekrita aizsardzībā rīdznieki. Tranzītā daudz futbols, 16, 17, man liekas, ka viens par 15 gados debitēja. Tā bija komanda, kur ļoti jaunā vecumā daudz tubrī perspektīvu futbolisti. Kluks tomēr sit, un Litovka glābi. Jautājums, vai bumba lidoja vārtu apakšējā stūrī, vai Kākniņš atpakaļ Kristianam. Argentīnietis varbūt arī uzstīts. Argentīnietis arī sit un kas par vārtiem Kristianam Davņenam Torresam. 88. minūte Liepāja. Iespējams izrāja uzvaru. Fantastisks sitiens Torres izpildījumā. Litovkam pārmest neko nevar. Šeit ir jāpārmet aizsargiem vai arī balsts pusargiem, kur atļāva uzsist. Torres trāpīja fantastiski labi. Ne pašā augšējā stūrī, bet tiešām neatvairāms sitiens Litovkam. Ja vienīgais viņš būtu minējis un būtu, piemēram, stāvējis tālajā malā, tā viņš varētu atsisgat no šīs pozīcijas, kurā viņš bija. Un nevarētu teikt, ka Litovka bija nepareizā pozīcijā. Nebija Ukraiņam nekādu variantu. Redzam šo epizodu. Torres nopēc situāciju. Sergejovs it kā iet pretī, bet īpaši pretstību neizrāda. Un Torres fantastiski trāpa šeit no šī rakursa. Fantastiski arī varēs redzēt. Kādu 4. reizi saka fantastiski, bet tiešām ļoti skaists vārtgūms Torresam un arī ļoti svarīgs vārtgūms Kristianam Davņenam Torresam. Latvijas argentīnietim tas ir tikai pirmais vārtgūms šajā sezonā, tā kā vēl jau vairāk Torresam 19. spēle, 14 pamatsastāvā, 5. ejot uz maiņu. Pirmais gols viņam Liepājas sastāvā šo sezonu. Nav viņš izsaukts uz Latvijas izlasi. Pilnībā pamatot nav izsaukts, jo būsim godīgi. Paņēk arī skries uz stūra karotes, viņi pat necels solaukumā, bet gan turēs bumbu. No to arī šī spēle ir galā. Apsveicam Liepājnieks beidzot ar uzvaru. 4 spēles pēc kārtas Liepājnieki uzvarējusi. Doroševa prieka kliedziens. Beidzot Doroševs ir priecīgs pēc šī mača. Un Liepājniekiem beidzot arī uzvara, kas ļauj iesaistīties reāli cīņā par sudrabu.
Un otrais tāds periods, kurā neizdevās uzvarēt 4 spēles pēc kārtas. Pirmajā debijas sezonā virslīgā Liepājai bija pa 4 zaudējumi pēc kārtas, 4 sausie zaudējumi.